Spilgtas, rosīgas un neatlaidīgas. 7 saimnieces no visas Latvijas. Reiz jau iepazītas, viņas atkal ir gatavas pārstāvēt savu novadu un cīnīties par labākās saimnieces titulu. Latgali pārstāvēs Aglonas maizes cepēja Vija Kudiņa un Arendolas muižas saimniece Faimja Turlaja. Sandra Icaka viesības rīkos savā piemājas saimniecībā Zemgalē. Uz Vidzeme dosimies pie Brantu muižas saimnieces Ilzes Briedes. Brigita Puriņa mīlestību pasniegs Straupē. Bet Silvija Čurkste viesību galdu klās Madonas pusē. Savukārt kurzemniece Iveta Celkārte viešņas uzņems Bērzciemā. 7 īstas Latviju saimnieces. Šodien viesojamies Zemgalē, Bauskas novadā pie Sandras Icakas. Piemājas saimniecība Padegas par Sandras un viņas vīra Arta dzīvesvietu kļuva pirms 8 gadiem, kad abi no pilsētas pārcēlās uz pamestajām senču mājām laukos. Biežs viesis un palīgs Padegās ir vīra māte Ilga. Kad vien var, palīgos atbrauc arī dēls Dinārs ar ģimeni. Bet ikdienā nenovērtējams palīgs ir meita Aelita, kura ar vīru Kristapu un bērniem arī dzīvo Padegās. Starp citu, kopš Sandras iepriekšējās dalības īstajās Latvijas saimniecēs, viņas saime ir kļuvusi kuplāka. Nē, Ilzīte, mums ir Ilzīte. Neko, kā sakās, vēl spilgtāku vai pozitīvāku vai lielāku prieku es tev nevaru pateikt, ka man ir piedzimis manai meitai 3. bērns un mums ar Ārti ir 5. mazbērns. Es domāju, ka tas ir ļoti liels notikums 2 gadu laikā un vēl jau ņemot vērā, ka tiešām tas jau ir 3. bērns Eltē. Sandra pārējās saimnieces šodien nolēmusi sagaidīt īpašās svētku drānās Zemgaļu arheoloģiskajā tērpā. Šis tērps, man liekas, ļoti daudz par sevi runā, kad arī zemgaļu sievas ar savu dzīvojot uz šīs auglīgās, bagātās zemes svētkos rādīja un dižojās. Kamēr namamāte pucējas, noskaidrosim, ar kādām domām saimnieces dodas uz Zemgali un ko sagaida no viesošanās pie Sandras. Sagaidu, kad mūs sirsnīgi uzņems, jo mūs noteikti ir kaut ko pārsteigs. Sandra ir tāda ļoti perfekta, viņa tāda smalka kundzīte. Viņa noteikti būs kaut ko izdomājusi tādu, lai mēs būtu... Kādu pārsteigumu viņa gan jau būs izdomājusi? Jā, lai mums būtu tā mazliet tā kā atvērtos mutīti un netaisītos ciet. Es sagaidu no viesībām pie Sandras tādu ģimenisku siltumu noteikti un ļoti daudz arbūzus un melonas. Būs fēni. Viņām būs pilnīgi citādāk nekā mums visiem, jo viņam ir pilnīgi cita vīde, viņam ir lauku, riņķi, plašums. Es gan nav bijis pie viņa, bet es zinu, ka viņam ir plašs, daudz, dikti smuka vieta. Tur ir upišs teg ar māju, un ir klājums un plašums, un viss kaut kas viņam tur aug. Būs fēni. Brīvā dabā, brīvā feina atmosfērā, silts laiks, ir saulītis, spīd vasara, ko vairāk vajag laukos? Es domāju, ka viņi dzenās mūs pa laukiem, kamēr viņi izrādīs visu savu saimniecību. Bet es domāju, ka tur būs kaut kas ļoti garšīgs ar augļiem. Droši vien kaut kāda augļu smūtija un uzkodās, droši vien kaut kāda salāti varbūt ar melonu. Es tā domāju, kaut kāds īpašs siers smalks ar melonu vai kaut ko. Noteikti viņi tos augļus visur būs ieintegrējis. Es esmu no Zemgales. Mani senči ir dzimuši Zemgalē. Un arī es jau šobrīd esmu ar visām saknēm, kājām stāvuši Zemgales zemes. Zobens grieza baltu smilti, zobens grieza baltu smilti, ūdens skaloj kumeliņu, ūdens skaloj kumeliņu. Vai kāds te ir dīķis, tā kā muižā? Glauns, jo glauns ir izskats. Mežotne nav? Karogs sastēlēt, ir. Mežotne, jā? Viņš varbūt ir pārvācies uz to mežotni. Saimnieces jau tuvojas, un pat nenojauš, ka šoreiz namamāte viešņas gaida nevis savā sētā, bet gan uz vientuļa lauku ceļa. Ar sirdi, es taču teicu,
laikam riepa cauri. Tas tā kā Ilziņa, tā kā tev riepa cauri. Ja Zemgalē nebūs Zemgales saimniece kārtīga. Jā. Nu, smalki viņa mūs pārsteidza. Es īstenībā viņu nepazinu sākumā. Es domāju, ka tā kaut kādu tur tādu izsūtījusi kādu priekšā. Nu, glauns. Man bija pārsteigums. Nebija gaidījusi, ka viņa būs tautas terpā. Senajā piedevā. Jā, Arheoloģiskajā. Acīm redzot, es tik daudz nesaprotu, bet bija ļoti skaisti. Vai kāda lielmāte. Dižmāte, lielmāte, pazīt tevi Tikai pēc nevar. to balsu var pazīt. Sandra bija pārvērtusies līdz nepazīšanai. Viņai ļoti piestāvēja tas terps. Un zirgs arī bija ļoti forši. Viņa tiešām bija skaista. Atbraucām uz Zemgali un sagaidījām kārtīgu zemgalieti. Kas gribi? Labdien, meitene! Sveicināti, dižmāte, sveicināti. Paldies! Man prieks jūs sveikt manā Zemgales zemē. Un šodien es jūs vedīšu tādā mazā ceļojumā. Tāpēc mēs šeit satiekamies uz manu sētu, mēs brauksim mazliet vēlāk. Un mēs mazliet paceļosim laikā, mēģināsim iztēloties, kā senie zemgaļi ir dzīvojuši, kā viņi ir cīnījušies par savu zemi. Un tādēļ, lai jums būtu vieglāk tā kā pārslēgties no šīs laicīgās dzīves uz to iepriekšējo seno laiku, es jūs lūkšu pārsēsties šinī transportā, ko sauc pa zirgu ratiem. Un mazliet pabrauksim un pavērosim mūsu skaistos laukus. Pa labi mums būs Mežotnes pils ar skaisto Lielupes ainavu, un tad jau tālāk mēs mazliet arī pa Pilskalnu pastaigāsim. Lūdzu, ieņemat labākās vietas, bet tā lēnām. Pie zirga pakaļas? Pie zirga pakaļas būs aiga, kas ir zirga īpašniece, bet mēs tā lēnām, zirdziņš tāds nav rādis pie tik skaļām meitenēm, viņam tā mierīgi ejam, iesēžamies ratos. Labākā vieta pajūgā ir tad, kad zirgs brauc un tu sēdi ratos. Kāda tur atšķirība aiz priekšā vai pakaļā zirga? Galvenais tā pašam nav jāvāk tas pajūgs. Nu tā, meitenes, es mazliet pastāstīšu. Tātad es dzīvoju starp divām upēm, Lielupju un Īslīci. Īslīci ir pie manas saimniecības, bet tātad otrā pusē, nu tā kā no manas saimniecības, nepilns 2 kilometrus tek šī Lielupe. Es atminējos bērnību, kad tu sēži un tās kājas šūpiņu pār pa bortu. Nu, tā katrā gadījumā šobrīd ir ļoti, ļoti ekskluzīva lieta. Nu, ne ar kādu limuzīnu viņi nevarētu mūs vairāk pārsteigt un iepriecināt kā ar šiem ratiem. Jā, tas bija feiņi. Pamatīgi pakrata. Es neatceros. Nu, bērnībā gan jau braukusi. Nē, nu bērnībā jā, bet tad pēdējo reizi saprātīgā vecumā es laikam nebiju braukusi tādā. Ja, kad tad tev saprātīgais vecums sākās? Tad, kad es sāku kaut ko atcerēties, kamēr bērnība līdz 3 gadiem es daudz ko neatceros. Cik tu prātīga no 4 gadiem jau saprātīgais. Un tagad mani palīgi jūs tulītā satiksiet vienu no pirmajiem maniem palīgiem. Šis ir kāpjam meitenes ārā. Paldies jums! Viņš bija no muzeja. Nezinu, vai dabojams, bet ņemams. Ilzīte! Bet smuks un Smuks. Bija Šermans kungs. Spēlēja akordeonu un skaisti dziedāja. Bungada. Jā, bija kaut kas jautrs. Foršas. Forši ļoti man patika. Mežotnē centruknas kājas, bungadi, bet pa to tām lielas mājas, bungadi. Visur pārticība valdā, bungadi, kviešu maize vienmēr galdā, bungadi. Pārbaudīsim. Kā nu tur būs ar to maizi, ja? Nu, labdien, Lielpilsētā Mežotnē.
Sveicināts! Vai jūs vispār zināt, kur jūs atbraucāt? Jā, uz Mežotni. Nu, tas jā, bet... To maizēs! Jā, to kviešu maizi. Un tos Zemgales bagātos puišus pamīlēt. Jā, arī droši tos pēc tam. Tad, kad Sākās, jā, pa priekš, jā, kad tiek līdz darīšanai, tad vairs neviens nav. Vakarā. Nu, kādreiz brauca uz Mežotni pa upi, pa ostu, jā, pie ostas. Ja jūs ar ratiem, jā, tā sakot modernāk, bet kādreiz brauc pa ostu, nu nāk skatīties, jā, kā tā sakot, kas mums te Mežotnē ir, ja jūs nemaz neziniet, kas te bija kādreiz un kas te tagad ir. Un meldros iekšā. Atjautīgā un muzikālā gida Aigara pavadībā saimnieces dodas uz Mežotnes pilskalnu. Sandras rīkotajās viesībās atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet tagad ielūkosimies, kā piemājas saimniecība Padegas pārtapa par improvizētu mājas kafejnīcu. Padegās valda liela rosība. Jau otro vasaru Sandras saimniecība piedalās mājas kafejnīcu dienās. Viesu pieteicies tik daudz, ka ar mājinieku rokām ir par maz, tāpēc Sandrai talkā nāk arī dēls Dinārs, vedekla Katrīna, brāļa un māsas meitas. Palīgos pieteikusies pat kaimiņiene Ivona. Viņa pieskata pirms pāris nedēļām pasaulē nākušo Ilzīti. Un šodien rosās arī paši mazākie – Alise, Mārtiņš, Ralfs un Gustavs. Bet virsvadību uzņēmusies meita Aelita. Labi, ka man ir tik gudri jaunieši, kuriem ir kaut kāda pieredze bijusi šādos te pasākumos un kā, teiksim, pareizi salikt pienākums laicīgi, visu izrunāt, nevis katrs kaut ko ķer aiz sevis un dara. Tu liesi uz upu, tu būsi tur, pa logu dosim to. Es netiktu ar to galā. Man nav pieredze tāds, es neesmu strādājis nekad tādā jomā. Tas tā kā vairāk uz to tomātu mērķis varbūt tā kā jūs varat iniciatīvā izrādīt bērniem piedāvāt, bet uz pieaugušiem, tā kā iekārdināt viņus uz to ķiploku mērķi. Saldējā tātad mums ir saldējumi. Pagaidies, bišķi iebildīšu. Tie, kas, tā ķiploku mērķis ir tas ķiploks ar smilšēkšu, ja, ko es taisu, ja? Tas ir svarīgi, tas ir svarīgi zināt, jo tas ir specifiski diezgan, ja? Ka tur ir, ja gadījumā jums prasa, kas tur ir visas smilšēkšas ar visām sēkliņām, sasmalcināts, ķiploku masa, protams, sāls un cukurs, un pārējais viņiem nav jāzina. Bet, pamat tāda netradicionāla, neierasta mērcīte. Labi? Sandra novērtē ik katra ieguldījumu, rīkojot mājas kafejnīcu dienas, un priecājas, ka šādi pasākumi saliedē ģimeni un ļauj izpausties arī katra profesionālajām iemaņām. Kurš to varēja iedomāties, ka lauku sētā noderēs pat vedeklas Katrīnas pieredze mārketingā? Katrīna arī ar savu tādu skatījumu, viņai ir ļoti tāds, viņa tomēr ir strādājusi tādā darbā, viņai ir tāds profesionāls skatījums, kā tas izskatīsies no malas, un, ka tā nevajag, vai to nevajag, vai kā mēs jau kaut kā tā vienkāršāk it kā to redzam. Nevis cilvēks, kas ir strādājis tādā reklāmas jomā un vadījis pasākumus vai veidu, tas ir savādāk. Tā kā tas arī tāds pienesums. Un tā kopā sanāk, tad ir tas praktiskais un arī tas, tāds, ka redz, kā tas ir, kā tas būs. Teiksim, jebkurā tādā brīdī. Tas ir ļoti forši, ka mēs saliekam kopā tās visas savas domas, kā to darīt. Sapulce noturēta. Līdz pirmajiem viesiem atlikušas vien pāris stundas, un tas nozīmē, ka laiks katram ķerties pie saviem pienākumiem. Padegas ir slavēnas ne tikai ar smilcērkšķiem, rabarberiem, gurķiem, kabačiem un tomātiem, bet arī ar melonēm un arbūziem. Un tieši ar šiem eksotiskajiem augļiem šodien nolemts pārsteigt mājas kafejnīcu dienu apmeklētājus. Te nav vai tur kaut kādas ambīcijas, vai es tur negribu, vai es šoreiz nē. Te vairs nav, te ir viss viens no otrā atkarīgs, un te ir tas rezultāts, visi grib sasniegt to rezultātu ideālu. Tāds, lai būtu forši, lai cilvēkiem būtu forši, lai nāk tā atgriezniskā saite.
Atstājāt. Nu, nākat, bet tas ir skaistā vietā. Es jau gribēju Ilzīti paskatīt. Ilzīti tagad ēd. Es esmu Sandra Icaka, tātad šīs mājas saimniece. Ne tikai. Ne tikai. Jūs varat kāpt šeit, ja jums patīk. Jā, jums te būs ēna, jā? Jā? Jā. Labi, paldies, tad sēžties, meitenes tulīt atnāks pie jums un piedāvās. Par patekām. Par patekām. Galvenais, ka esam laipni uzņemti, vai ne? Patīkas. Jā. Tad mēs ar vīru uz šejienu pārcēlāmies 8 gadus atpakaļ, nu jau ir 9. gads. Šīs ir manas mājas, kurās es esmu izaugusi, un mājas, kuras ir vairāk kārt bijušas pamestas. Tajā brīdī es savā sētā jūtos ļoti labi. Man nav tāda, nu, teiksim, neērtības sajūta vai kā, sevišķi, ja tie cilvēki iesaistās, es tiešām jūtos labi. Ja man teiktu tagad aizēju tur kaut kur uzkāp uz skatuves un runāt tagad par to, tad tas, protams, būtu pilnīgi savādāk. Bet savā mājā, savā sētā es varu stāstīt, nu, un runāt, redzot, ka man apkārt ir, kā saka, manas sienas. Es jūtos ļoti komfortabli. Es arī mazliet stāstu, kā mēs veidojam to saimniecību, jo mēs viņu viegli veidojam ar domu, ka mums būs viegla dzīve. Nu, tā apmēram es mazliet arī pavelku, lai ir jautrāk. Ja? Nevar jau tur tā visu laiku kaut ko tur stāstīt. Tagad, ziniet, mēs tajā gadā atbraucām un tajā gadā iestādījām. Ja? Un tas viņiem visiem tā kā, un tad tās beigas, ka viņi redz, ka, nu, redz, jā, tas ir un tas ir izdarīts. Viņi aiziet ar tādām, nu, viņi saka, māleču, mēs tā nevarētu, vai turieties, nu, ļoti uzlādē. Ļoti uzlādē. Un man nav, nē, savā sētā man tā nav problēma. Un es ar prieku, ar godu viņus sagaidu. Un mans stāsts nekad nesākās, kad es, protams, es saku, kas es esmu, jo es esmu tas, kas esmu, bet kādā aiz manis stāv komanda. Un cilvēki arī to ļoti labi saprot, ka to var izdarīt tikai ar savu ģimeni, vai ar, nu, ja kam ir atkal sava tāda laba komanda, bet šādi saimniekojot ir ļoti svarīga ģimene. Tie bērni bija ļoti tādi, viņi pat, man liekas, vakar vai kad prasīja, kad būs nākamās kafejnīcas dienas. Nu, ar to komandu viņiem īstenībā dažreiz ir, jo viņi ir 4. Biežāk, vispār viņi ir draudzīgi. Ja tā vispārīgi ņem, viņi ir ļoti draudzīgi. Brāļi ir arī ļoti draudzīgi. Protams, viņi sastrīdās un sakojās, bet es ar prieku skatos, kā viņi citreiz brāčiņu apķer viens otru un tā. Nu, tā kā viņi ir 4, nu, tad kādam jau vienmēr kaut kas nav pa prātam. Bet šī reizē viņi tiešām ļoti savācās, bet vienā brīdī Gusts man saka, Panaču, man tevi jārunā. Un viņš man saka, es arī gribu tirgoties tajā veikalā. Es saku, labi, Gustiņ, tu avenes lasīji? Nu, nē, nelasīju. Es saku, no tev tur ir kaut kas? Nu, nē, nav. Es saku, nu, tad daram tā, kur paņem kaut ko no arbūza vai meloni. Es neatceros, ja es viņam tomātus iedevu, un es neatceros, ko tieši. Un es saku, ej ar savu preci pie visiem klāt, un tad, jā, tad viss, ja tu nāc ar savu preci, tad tu esi mūsu komandā pilnīgi normāli, vai ne? Nevis kaut kāds liekēdis tur. Un, jā, viņi tiešām tādi uzreiz bija, viņiem bija savs pienākums. Nalise gan vairāk gribēja strādāt par viesmīli, jā, viņai tas viesmīles darbs vairāk patika. Vīri pieskata bērnus, tiem, kam jāatstāja bērni mājās. Vīriem ir savs pienākums tajā brīdī, jā, un tad visi metās iekšā un tādu, nu, jā, tāds. Tas nav tā kā kartupeļu talkā. Kartupeļu talkā tas ir savādāk, bet šeit ir arī tāds atbildības sajūta visiem. Visiem ir, nu, jāzina, nu, tā kā par to savu pienākumu viņam ir jāpild, jo ja viņš nepildīs to savu pienākumu, tad tā ķēdīte aizies tālāk. Un kad tas viss tā labi strādā, darbojās, un cilvēki arī viņi abrīnoja vispār šito visu, ka var tādi neprofesionāli cilvēki vienkārši sanākt ģimeni kopā un izdarīt. Vai tu zini,
Ko ēd viņš? Apaļīgais? Zibentiņš. Jā. Wow. Mājas kafejnīcas dienas ir aizvadītas. Padegās saule taisās uz rietu, bet debesis iekrāsojas vakara toņos. Sētā rosība ir rimusi, bet ne Sandras virtuvē. Viņa jau gatavojas saimnieču viesībām. Mēs gatavojam priekš saldā. Mēs cepsim vafeles, jo saldais sastāvēs no vafeļu groziņa, kurā iekšā mēs liksim meloņu un arbūzu bumbiņas. Apliesim viņas ar smilšēkšu mērci un blakus mums būs vafelītē blakus uz šķīvīša vēl būs aveņu sorberts. Barstā mīkla, kur jāsamais olas, cukurs, sviests, milti. Drusciņi pieliksim kartupeļu miltus, lai viņas tik ātri nepaliek, neuzsūc mitrumu, mazliet tas aizkavē. Un ūdens mazliet un vanilīna cukurs, lai ir smaržīgāk un garšīgāk. Kad vafeles saceptas, Sandra nolēmusi pieķerties arī galvenajam ēdienam – dēla Dināra nomedītā brieža gaļai. Es iemarinēšu brieža karbonādi, ko mēs gatavosim kā steiku rītā. Tātad tur būs tikai sāls, pipari, mazliet sojas mērce un mūsu pašu gatavotās milšēkšu ķiploku mērce. Tam visam būtu jāiestāvās diennakti pirms cepšanas. Tam ir jāievelkās. Briesmīgi gordai būs. Kaut kāds mednieks rados. Nu, 2 varianti manā skatījumā. Vai nu tas brieža ir nosaukumā tikai, kā ir arī Mārtiņa desa, vai tu tur Mārtiņu iekšā atradīsi? Nu, neatradīs gan. Nu jā, vai nu tas ir reāli medījums? Nu, es domāju, ka Sandrai būs reāls medījums. Ja tas būs reāli medījums, nu tas ir ļoti laba gaļa. Jā. Ļoti laba gaļa. Man smeķē. Man vīrs ir mednieks, saprot, un tādējā man dikt smeķē. Skan jau smalki, bet tur ir baigais risks, ka tur ir labiem zobiem jābūt. Ja tiešām izdodās labi uzcept un viņi ir sulīgi un sakošļēni, tad viss ir kārtībā. Es neriskētu, laikam. Meža gaļa mūsu mājās parādās kopā ar dēlu. Cik bieži atbrauc dēls, tik bieži pie mums ir kaut kas no meža. Dažreiz tās ir desas, ir bijuši pelmeņi, ir bijuši pat tādi kā čebureki, konzervi dažādi. Tie, man liekas, mums ir visu laiku, kā sakās, rezerves variants. Un šobrīd mums ir svaiga gaļa. Es esmu arī gaļēdājs, normāls, latviešu cilvēks gaļēdājs. Es ēdu, man smeķē gaļu. Un meža gaļa laikam ir vistīrākais, ko mēs vispārīgi šitais laikos var dabūt, jo tie cūks jau arī tādi, kādi viņi ir. Un man vīrs ir mednieks, un man nav pilnīgi nekas pret meža gaļu, jo dabā arī ir savu procesu, kas ir cits saka, tur žēl vai kā. Nē, žēl, cūka arī žēl. Kam tā nav žēl, ka ir žēl, tad nav jāēd. Tu jau kā mednieka sieva. Jā, mēs ēdam daudz. Līdz vakaram varētu stāstīt. Jā, medību gaļu daudz gatavojam. Galvenais, ka tikai būtu no kā, un Tieši tad tā. saimniece izdomās. Jā. Lai es atcerētos, man ir bišķi jāiespringst, jo man draugos un rados nav neviena mednieka. Bet man ir aizdomas, ka tā bija kaut kāda stirnas gaļa, arī sautēta. Es tos
tos subproduktus pārāk tā kā nē, kaut gan akniņas un tādas lietas, jā. Jā. Nu, šodien viņš tur pajokoja par tām vīrišķajām lietām, ka viņš esot redzējis meža kuili un ka viņš varētu kaut ko tādu piedāvāt. Bet es teicu, ka nē, nemaz lai nedomā. Jā, kāpēc ne? Gaļa paliek gaļa, teica Olda Favrlīte. Jo tāpēc, kad ir ēsti jēra pauti, kāpēc nepagaršot arī meža pautus? Gaļa ir gaļa. Vucena pauti ir ēsti. Jā, es esmu pat gatavojusi viņas. Es domāju, pagaršot, kāpēc ne? Kāpēc gan ne? Ja nezinātu, jā. Ja zinātu, atkarīgs no noskaņojuma. Svinību dienas rītā padegās jau atkal liela rosība. Palīgos atbraukusi arī Sandras draudzene Santa, kurai uzticēti dekorēšanas darbi. Visi skrien kā skudriņas, lai Sandras rīkotās viesības noritētu kā iecerēts. Un kā jūtas namamāte? Kādas sajūtas? Satraucošas. Bet jādara, nav laika domāt. Mēs liekam uz šķīvja. Nē, blakus. Blakus. Bet blakus viņš atkal te uz tā sarkanā pazudīs. Tur viņš smuki būs, jā. Liekam uz šķīvi varbūt, ne? Nu, Sandriša tā kā lielmāte viss koriģē, jo galvenās saimnieces viss izkoriģē. Vīris šodien noteikti pretī nerunā, dara, ko liek, bet viņš jau noteikti viss ir izdarījis vakar jau. Nu, kur bērni? Bērni maisas pa kājām, jo cenšas palīdzēt. Kā sanāk, nezinu, bet šodien viss cenšas palīdzēt. Nu, meitiši noteikti ir lielākais palīgs un vedekliņi. Nu, un puiši un vīris, nu, tie ir iktējā kā to pleķi. Vāc un savāc, un varbūt kaut ko vēl pļauj pēdīgā mirklī. Nu, kā jau tas mums ir? Alisei sava dziesma. Šodien saimnieces viesojas Zemgalē pie Sandras Icakas. Viņa viešņas sagaidīja uz lauku ceļa un no busiņa pārsēdināja zirga pajūgā. Aizvizinājušās līdz Mežotnes pilskalnam un pievarējušas pirmo kāpienu, saimnieces ir nonākušas vietā, kur tiks pasniegta uzkoda. Tā, līdzīgi kā pārējie ēdieni, būs ne tikai jābauda, bet arī jāvērtē. Turklāt ne tikai pēc garšas, bet arī pēc izskata, liekot atzīmes arī par godu gaisotni un namamātes viesmīlību. Tas ir tālu ceļu mērojuši un visādi jums ir gājis. Mazliet iestiprināsimies. Šis vēl nav viss, tas ir tikai sākums. Un mazliet pastāstīšu par šo jauno vīrieti, kas cepa mums šobrīd uzkodu. Tas ir mans dēls Dinārs. Un tur kaut kur ir mans vīrs Artis, bet es ar visu ģimeni jūs vēl vēlāk pie mājām iepazīstināšu. Tie ir mani stiprie vīrieši. Labā kreisā roka. Stiprie vīrieši. Ieņemat lūdzu vietas pie galda, un mēs jūs šodien cienāsim ar vienu no jau tādiem Zemgales ēdieniem. Tās būs kartupeļu pankūks. Šī būs mana vietiņa, jūs lūdzu sēžaties, kur vēlaties. Šeit krūzē ir ielietas bērzu sulas. Lūdzu, ieliet atvēl veldzējiet slāpes, ja vēlties. Tās ir mazliet ierūgušās bērzu sulas, ko mēs tecinam pavasarī. Un šobrīd viņas būs tādas jau ar mazu gāzīti, bet bez grādiem. Nu, lūk.
Un, protams, ar šo mēs sākam un visas dienas garumā es jūs cienāšu ar arbūziem un meloniem. Nu, ne bez tā. Es uzminēju. Es teicu, ka būs daudz arbūzi un daudz melonu. Kādam taču jāpēd. Vai ne? Mums taču nebija laika uz tirgu braukt. Nu, jā, Tā kā ēdīsiet dušīgi. Kamēr mājās netiks. Jā. Un gan jau arī mājās jums kaut ko līdzi iedosim. Melonis un arbūzi. Ļoti garšīgi. Bija ļoti labi. Nē, bet viņa uzreiz teica, ka visur būs. Nu jā, ne, bet tā es arī bija. Bet es arī sagaidīju, ka visur būs melons un arbūzi. Un daudz. Daudz. Kā noprotams, uzkodā Sandra pasniegs turpat Mežotnes pilskalnā improvizētā virtuvē ceptas kartupeļu pankūkas no rīvētiem kartupeļiem, kam pievienotas olas, smalki sakapāti sīpoli un sals. Katru pankūciņu rotā piciņa krēma siera un drusciņa foreļu ikru. Zemgales kartupeļu pankūkas ir gatavas pārsniegšanai. Nu tad par to dižošanos, meitenes. Nu tad mēs mazliet tā dižojamies un dižojamies, pievienojot, pat cik es jums teicu, par 2 upēm. Nu, tad kaut kas no zivs, un tas pats labākais no zivs. Ēdiet, mēs cepsim vēl, tā kā tas ir tikai sākumam, lūdzu. Smalkim. Lai jums ir skaists, silts, lūdzu, labu apetīti. Bija garšīgi, bet tās pankūciņas bija bišķi pa smalku priekš tās vietas. Ja tā to tērpa, to vēsturi visu kopā, man prasījās kaut kāds tāds, tāds Pamatīga plecka. Nē. Vēl jau es jūs mazliet palutināšu, bet arī likšu jums vēl strādāt. Jā. Tā jau tu no manīm esi noskatījusies. Es nezinu, vai no tevīm, bet es zinu, ka nav ko jau te tikai tā. Nav jau kaut ko te tikai tā uz visu. Mēs vēl pastaigāsimies pa pilskalnu. Būs vēl skaisti skati, kur tu Ivet varēsi bildēt vilkt savu bildžu mašīnu ārā. Un tad tie pauti ieliks iekšā bez iepriekšējās sagatavošanas un iepriekšējās stāstā. Varēsi teikt, nāc manās iekšās un nerunā pretī. Pauts tāds ar visu spermu ņems pretī. Kuši? Tā jau reku tīs godīgi. Mēs apgāzīsimies vēkšpēdu tūt ar to visu. Ar galdu Es jums lūdzu iejusties brīvi, bet nu ne jau tik traki, jā? Neaizmirstiet, ka ciemos. Mežotnē ciemos pie senčiem viņu mūs atpazina. Viņu atpazina, pieņēma. Pieņēma, jā, labi cilvēki. Galvenais nevajag viņus aizbaidīt. Ja tā tēma nebūtu apspriežama tautas dziesmās, par to nerunātu. Tur ir gan pauti, gan vāverītes un zutis lokās. Nu, tie pankoks bija tā kā glauna restorānā tāda, ka knap varēja ieraudzīt, bet nu smeķīgi. Bet mēs jau bijām pilskalnā. Sākumā likās, tā nevar saprast, ko ar to pankūku darīt, jo visām ēst gribējās. Šausmīgi ēst gribējās, visiem. Bet kaut kā tās melonas mēs viņas tik ātri apēdām, un viņas ir tik saldas, un viņas piepildīja to laikam. Tā jau beigās bija ne tikai 1, bet 3 tie pankoku uzradās, un tā beigās bija lāma. Mazliet uzkodušas, saimnieces dodas pastaigā pa Mežotnes pilskalnu, kas ir viens no lielākajiem 9. 13. gadsimta seno zemgaļu nocietinājumiem, un no kura paveras elpu aizraujošs skats uz Lielupi. Jā. Visām zivīm. Te var redzēt to varenumu. Ir tā, ka visu laiku jau runā, ka tā zemgala ir tik līdzena, ka tas ir Dievam tā kā, kā viņa līmeņa rāds vai galds, jā, bet tas mūs pārsteidz, vismaz mani pārsteidz. Nu jā, tas te nekāda līdzenuma baigi nav, paskaties. Kalnu un lejs. Tā kā te vienmēr ir tā celšanās vieta pār, kāda pulka iekšita pār tam sēkļi, ja? Tā kā tur ir tādi, faktiski tur var pārmest pār, tur ceļiem ūdens, varbūt kāds bišķi vairāk ir, bet tās dolomīts ir arī līdzenas ir viss, ja? Kādreiz arī brauc tehnika pār, ja? Malači zemgaļi izvēlējušies jau smuku vietu, kur dzīvot mežotnieši. Malači? Man ļoti patīk tādi skati, kad ir perspektīva tālumā. Man ļoti patīk.
biji dzirdējis? Nu, es par to tālā staurētāju biju dzirdējis. Jā, bet te jau nekāda sakara ar viņu nebija. Nu jā, bet tur viņš tai koka bija uzstutēts. Tas bija tāds... Tas joks paliek joks, jā, bet nu maz. Šodien mēs daudz uzzinājām no jauna. Nu, ko mēs uzzinājām? Vienalga, kurši, sēļi, latgaļi, lībieši, no kurienes mums tas sīkstums? No mūsu senčiem. Nevar paņemt ar viltību, paņem ar zobenu, nevar ar zobenu paņemt ar dūri. Nevar paņemt vienu ar dūri vai ar zobenu, tad paņem citu. Tad karo ar vienu, tad karo ar citu. Nu tā. Tā arī bija tam laikā. Tāpēc Latvijā tās meitenes ir viskaistākās. Nu, laikam. Asinis sajaukušās. Aigars bija ļoti zinošs vīrietis ar lepnumu stāstīja par šiem te pirms krustneša ienākšanas laikiem, cik man ļoti interesē šī senvēsture, un es arī ļoti labi pārzinu savu pagastu šo senvēsturi un savus pilskalnus. Man bija ļoti patiesa dziļa interese viņā klausīties, es uzdevu arī jautājumus un saņēmu ļoti zinošas atbildes. Šis kungs savā vietā, savā laikā bija ļoti, man tas šķita ļoti interesanti ar šo te senvēsturi. Jā, kā gids viņš bija ļoti labs. Jā, tagad es gribu vēlreiz izlasīt tās grāmatas, ko es par zemgaļiem lasījusi, jo ar citu skatījumu šo Mežotas pilskalnu. Pilskalns ir izstaigāts, zināšanas par senajiem zemgaļiem atsvaidzinātas, un ekskursija pie nesen rekonstruētās kultūra telpas Mežotnes baznīca noslēdzas. Sandra katrai sarūpējusi dāvanu, ielūgumu uz jebkuru kultūras pasākumu Mežotnes baznīcā, cerot, ka saimniece vēl kādreiz te atgriezīsies. Jā, paldies, teiksim, Aigaram par viņu izsmeļošo stāstu. Es gribu jums dāvināt, ir šāda te izdota mums grāmata par šo vietu, šī teiksma, un varbūt jūs šo grāmatu mājās palasot, tiešām atbrauksiet. Jā, paldies jums, jau pagaidām par šo izturību. Jā. Tur ir šis stāsts, to jūs izlasīsiet vakarā. Paldies. Bet ja vēl tās nav, tas ir tikai, kā sakās, pusceļā. Nu, lūk. Kad saimnieces ierodas Sandras piemājas saimniecībā, nama māte jau ir pārģērbusies un sagaida viešņus kopā ar visu savu kuplo ģimeni. Ar ratiem un ar bērniem un glauda galvas. Visi ir izsaukti. Visi ir izsaukti, pielīdzināti, stāties mierā, līdzināties pēc auguma. Mieru stājām. Visi nedomā kustēties, tagad filmē. Nu, vesela delegācija mūs sagaidīja. Ar visu sunu. Nu, zin kā, man liekas, ka Sandra jūtas drošāk, tad, kad ir viņai šie balsti. Ja viņai būtu vienai te jāskrien un jādrecelē un viss, tad viņa būtu pārkreņķējusies, pārņēmusies, bet te varēja redzēt tādu pilnīgu paļāvību, pilnīgi. Kā uz parādinos tā bija, vai ne? Visi līdz pat mazajai Ilzei. Labdien! Labdien! Tomēr kustās. Kustās. Kur mums palika kur mums tā saimniece palika? Nav! Neredzējāt tāds? Ai, Sandriņ, tu tas ir! Mēs jau domājam, ka tu tai pilskalnā ar to smuko kungu. Kokā. Labi, meitenes, es jūs iepazīstināšu ar savu ģimeni. Tātad vīrs Artis droši vien jau pamanījāt šodien viņu. Arta mamma Ilga. Sveiki, Ilga. Te pa vidu Argojas atvainojos. Jā. Tātad šī ir mana meita Ailita. Viņas vīrs Kristaps. Vecākais Ralfs. Tad mums ir Gusts un tur mums ir Ilzīte. Vai, cik jauki. Un tālāk ir mans dēls Dinārs ar sievu Katrīnu un meitu un Mārtiņu. Nu, lūk, tā kā šī ir mana ģimene, un mēs šodien jūs laipni gaidām pie mums ciemos, mūsu saimniecībā, un esat laipni gaidītas, lūdzu. Tieši tas, ko es sagaidīju.
Man liekas, mums visām, katrai un visām ir svarīgi ģimenes atbalsts, vienalga vai tikai uz sezonu sabrauc, vai kopā dzīvo, vai katrs atsevišķi. Vai atskrien palīdzēt. Jā, tās ir mūsu saknes. Un varbūt mēs arī katrā nebūtu tik stipras, ja mums nebūtu arī tie bērni tik stipri. Sakarīgi. Arī sakarīgi, jā. Nu jauki, ka Sandra tā var savākt visus kopā, nolikt pie vietas, nokomandēt. Stāv mazie arī stāvēja un nemaz bleņas nebija galvā, vai ne? Puišaļiem tur tikpat labi viņi varēja uzsākt tur kūleģus, mēs par to laiku stāv un gaida tantes, un kā es saku, skaistu labdien. Jā, nu tas ģimeniskums, tas kopistiskums, jo tur bija gan vedekli, gan znots, gan mazbērni, nu viss bija kopā sanākuši. Viņi visi izskatījās tādi, ka neviens nav vāru piespiests. Nu tiešām, kad te tā mīlestība valda un tas viens otru papildina. Kamēr Sandra ar saimniecēm pavadīja laiku Pilskalnā, mājinieki parūpējušies, lai uz viesību galda būtu pietiekami daudz dažādu uzkodu. Nu tā, meitenes, tātad prieks man jūs sveikt mūsu sētā, mūsu saimniecībā. Un šodien mēs to ciemošanos jau mūsu sētā sāksim mazliet savādāk. Šeit jums uz šķīviem ir sagatavotas dažādas uzkodiņas. Tās ir uzkodiņas. Tātad zivs, siers, kabacīši un šīs te plītiņas. Mēs mierīgi pasēžam, paņemam katrs to, ko vēlamies, uz plītiņas uzliekam, apcepam un sarunas čalojot lēnām pabaudām tā kā tādu iesākumu šai dienai. Kamēr mēs te tā lēnām iesildīsimies, pēc kāda laika būs arī nākamais ēdiens, ko dēls jau tur lēnām gatavo, tas atkal ir viņa ziņā. Tā kā, lai es varētu ar jums ciemoties kopā, man taču ir komanda, kas to māk darīt. Tieši tā. Tā kā lūdzu. Nu tad par mums foršajām. Nu par tevi. Par mums visām. Čik. Tā, čik. Lai to. Priekā. Nu, tas vispār kaut kas jauns bija. Tur bija viss kaut kas, tur varēja izvēlēties. Tur siers un lasis un dārzeņi. Nu, lūk, un ziltiņai, ja vēlaties, varat mazliet apslapināt. Šeit ir smilšēkšu sula, tas būs tas skābumiņš. Šeit ir smilšēkšs ar ķiplokiem. Tā ir tā mērcīte, kas ir, tā kā varētu teikt, biznesa produkts, jā, ko mēs ražojam un tirgojam. Sviestiņš, salātiņi, tātad, kā jūs varat iedomāties, būs ar meloni. Nu, lūdzu. Tā smilcējuša mērcīte bija tiešām laba. Tiešām laba un tiešām gāja kopā gan ar to lasīti, gan ar sieriņu. Man lasis neprasījās grilēt, garšo tieši tāpatās, kāds viņš ir, bet uzgrilējot, tā nebija vaina. Es negrilēju ne kabačus, ne zivi, ne sieru. Kabačus negrilēs. Prasīja kaut kas. Kabačus varu mājās paēst. Nē, es ēdu kabačus arī. Protams, kā ar mērci. Mērci bija ļoti karšīgi. Nu, mēs tur, protams, arī uzlikām droši vien, kas bija paredzēts otram ēdienam. Kaut ko uzgrilējām. bet jā. Principā tas pats saimes galds, tikai modīgāk pasniegts. Tas bija kaut kas tāds, tāds neikdienišs, bet baigi fēns. Tāda uzreiz tā fīra un darīšana, un tu viens padod otram, un tā labs. Nu kā, Ivetiņ, tā kā pie jūras, vai ne, vējš? Jā, gandrīz. Viss, kas te mums ir, vējši, zivis. Dundurus, godus un paldies Dievam šitos viss aizpūta. Jā, tas gan, jā, mušas un viss aizpūta, jā. Tas vējš bija ritīgi labs pastālēts, tā kā pie jūrkām. Un paskaties, tagad vispār neviena pūsmiņa nav. Nu, pie jūras pūta. Es neceros, mums tik labi tur bija. Es neatceros, ka pie jūras parasti pie jūras visi pūtieni notiek. Es neatceros, ka pie jūras pūt, bet šita ritīgi labi iepūt, bet nekāda vaina. Un patiesībā gandrīz vai mums tiešām visām likās, ka to arī beigsies ēšana gandrīz. Ne nu beigsies, ne nu kā. Sandras dēls Dinārs cep paša nomedītā brieža gaļas steiku, ko Sandra iecerējusi pasniegt ar pašu audzētiem kartupeļiem. Brieža steiks ar fritētiem kartupeļiem.
Mēs nākam vēl ar vienu tādu ēdienu, tātad briežu steiks un kartupelīši, tātad tie ir frī kartupelīši, bet no mūsu pašu dārza un, kā sakās, pašu gatavoti. Tā, tu pa to pusi, es varbūt, un tā pa liekat, dodat tālāk. It kā jau bija kaut kas iepriekš jau paredzēts, bet, nu, ja jau atved svaigu, nu, tad svaigu. Bet viņu tā var ēst uzreiz nākošā dienā. Viņu tur nav jānotur, es nezinu. Mēs viņu vakar, jā, nu cūku, protams, mēs viņu vakar jau, kā saka, iemarinējām un ir nogatavinātāki. Tu nekārēdīsies, Taima? Man ļoti garšoja. Bija garšīgs steiks. Es parasti steikus neizvēlos. Nekad. Man pret viņiem tāda rezervētā attieksme par to, kad asiņains pa vidu un viss kas, un es tagad nesu to steiku, un es jau domāju, ak, Dievs, kas ar mani tagad? Bet pagaršoju. Un es tagad par steiku esmu pilnīgi savādākā priekšstatā. Tagad steiks patiesībā ir ēdama lieta. Jā. Ja tā smuki pasniedz un piedāvām brieža steiks, ohoho. Es viņu ēdu pilnīgi bez nekā, bez mērces, bez piedāvām. Man gribēs izgaršot to garšu, bija laba. Tā, lūk, mīnās. Tā mēs te dzīvojam. Cepuri kuldami, vai ne? Jā. Kāds aizskrien uz mežu, kāds aizskrien tur uz dārzu, kāds uz Pie upi. kaimiņiem. Ar tiem kaimiņiem, zin kā, mums ir manam mazdēlam audzinātāja bērndārza vai auklīte dzīvo no šejienes, nu kādas 5, nu labi, nē, nu 3-4 kilometrus. Bet viņš uzskata, ka viņi ir kaimiņieni, jo viņi ir tuvākā. Lai gan mums ir viena kaimiņiene šeit patais kokiem, bet nu, viņi ir, kā sakās, mazliet savādāki un mēs labi sadzīvojam, bet tā, pagabaliņi. Bet sāļi neskrien. Nē. Steiks bija labs. Viņš bija mīksts, viņš bija sūlīgs, viņš nebija sauss, nebija sačakarēts, bija labs. Jo to var ātri, nu jā, ja neēdas, tad tur ātri var beigties. Sauss un tad viņš ir sīks. Nu, tur tāds cilvēks bija darījis, kas saprot, ko dara. Jā, kas jēdz, ko viņš dara. Kolas. Nu, bija garšīgs. Ja nedomā par to briedi, tad var ēst. Argo, guļ laimīgs. Varēja viņu papājāt. Nu, tādā lauku sētā, nu kā bez sarga, kā bez suņa. Cik nu viņš tur dzenātos, trenkā dzīvniekus vai svešiniekus, bet viņš te iederas. Un pie galda noteikti viņš iederās. Un ja vēl būtu kaķis, tad būtu pavisam klābi. Viņi teica, ka kaķi ir, neparādīja. Man liekas, ka viņš atgriezās tikai tad, kad steiku uzlika uz galdu. Visu laiku viņš nebija. Sekotāji saimniecei. Viņš mūs sagaidīja, tad viņš saprata, ka gaļa nebūs. Un tad viņš zināja, kur ir. Un viņš atnāca ar to gaļu trauku. Kamēr saimnieces nesteidzīgi izbauda maltīti, Sandras atbalsta komanda jau servē desertu. Vafeļu groziņos ir salikti melonas un arbūzu gabaliņi, bet līdzās norasojas āveņu sorbets. Vēl tikai triepienas smiltsēkšķu mērces, un saldais ir gatavs pasniegšanai. Ar meloniem un arbūziem pildīts vafeļu groziņš un āveņu sorbets. Sandras ģimene saldo nes uz upmalu, kur ir uzklāts vēl viens viesību galds. Šitā šķirne ir kultivētā, mums ir 3 šķirnes, un viņai tiešām nav daudz ērkšķu. Viņai principā varētu teikt, tikpat kā nav, ja spētu novākt šitos sausos zarus. Ejam, meitenes mūs gaida pārsteigums jau nu nē, bet saldais ēdiens. Nedēt nofočēties pēc tam pie tiem zariem. Saimnieces, ejot cauri smiltsērkšķu dārzam, pat nenojauš, cik skaistā vietā būs jābauda deserts. Labi, meitenes, pat cik tas saldais ir tāds diezgan svaigs, tad laipni lūgtas pie galda, un tad mēs izbaudīsim kaut ko tādu, kā jūs zinat, kā jūs redzat, tātad arbūzi un melonas ies šodien visos ēdienos, un es ceru, ka
ka tas jūs arī tā kā priecēs, kad kā tā mūsu saimniecībā un bez arbūziem un melāniem. Ja tu nedotu, tad mēs tā kā par kļackām Man būtu nepatikšanas mildi. Sēžaties, lūdzu. Sulīgs, smeķīgs, nu tāds. Viena vaina viņam bija. Nevarēja dabūt iekšā, vairs mēs bijām baigi sēdušas. Daudz, jā. Un tā kā gribas ar acīm vēl ēst, un tā kā gribas vēl tās melonus un tas viss, un tu saproti, ka tu nevari dabūt iekšā, bet tev gribas. Jā. Tas ir aveņu sorberts. Tā ir visa vasaras aveņu. Visa raža. Vai tev tās aveņas, ko es uzreiz pat, ja tev ir aveņas? Šobrīd noteikti nav rekurēd uz galda. Es domāju, pie tāda skata un arī tas, kā bija aisti noformēts, tas garšoja vēl labāk. Kas var būt garšot labāk nekā svaigi? Tā bija tīri Sandras produkcija. Jā. Sandras viss, kas viņai vizitkarte. Jā, tas, viss, kas viņai ir, ar ko viņa dotajā brīdī ir pārpilna un bagāta. Garba. Uz mēles izkusa. Viņai te ir tik daudz to skaistu vietu, ka, protams, ka viņa gribēja parādīt. Es domāju, vēl vismaz 3 vietas varētu tādas, kur noklāt galdu un parādīt, jā. Nu forši. Mīļās meitenes, liels jums paldies, ka jūs pagodinājāt ar savu klātbūtni manā saimniecībā. Un es esmu ļoti priecīga, kad šis vakars ir pagājis, man liekas, mums tā diezgan brīvi. Es ļoti ceru, vismaz es jutos labi, brīvi, necerēti brīvi. Un uz atvadām es jums, protams, es jūs nelaidīšu prom bez dāvanām no mūsu mājas. Ja, tas, kas jūs tur bija, pat tas bija tikai tā. Tad es jums gribu uzdāvināt. Nebūs tik vienkārši. Jums ir maisi vai paduse, Silzīt. Tas tev lūdzu, lai jums ar bumbām mājās par to, kā jūs tur gribējāt, šis arī ir apaļas formas. Kā mēs tagad velcies? Kā mēs kalnā uzstāvām. Tāpēc jau jūs tikāt barotas, lai jums tas būtu. Paldies. Lūdzu, mīļās. Nezinu, meitenes, es nezinu. Tas man ir vilks. Vilks. Te patēdīs. Lūdzu. Bet nē, jāņem lielāki nebija. Ir. Uznes šito, tad nāc pakaļ nākamajam. Šausmīgi smagi. Nē, jā, tiešām. Sandras rīkotās viesības ir noslēgušās, un tas nozīmē, ka laiks uzklausīt saimnieču vērtējumu. Viņa centās ļoti, un viņai ļoti labi arī izdevās. Es arī domāju, ka izdevās diena viņai. Bija labi. Viņai izdevās diena, mums izdevās diena. Visi laimīgi. Jā. Visi laimīgi, visi priecīgi, visi pēduši. Jā. Jā. Nu, kā viņa teica, viņa dižojās šodien. Un tad arī bija galds katrā vietā savs. Bet arī tāds tēls viņai bija pašā sākumā, kā dižmāte, dižsaimniece mūs sagaidīja, un arī to viņa arī parādīja. Jā. Tiešām ar to dižošanos, jā. Kā var atbraukt, neko nedarīt, visu dienu ēst un priecāties un justies slikti? Nu, tad jau... Es arī gribēju teikt, ka, principā nekas jau nebija jādara. Jāļaujās. Nu, Ivetiņ, saturies. Tas tev no visas sirds, no mūsu mājām. Paldies! Lūdzu! Paldies! Skatoties uz visu šito vietu, kur viņš dzīvo un kādu darbu šitā ģimene ir izdarījusi, es gribētu teikt tā, ka uz šitādiem cilvēkiem jau tikai turās mūsu Latvija. Ja mēs katrs viens spētu saglabāt un satīrīt to mazo zemes pleķiņu, kāds te ir, tad mēs noteikti būtu tālāk nekā mēs šodienī. Un te ir tikai ko mācīties un novēlēt, lai mums katram ikvienam būtu sirdī un dzīvē tāda vieta, kur mēs to spētu realizēt. Vai vārdos izteiktais atspoguļosies arī punktos? To tūliņ redzēsim. Vērtējot Sandras viesības, katra saimniece viņai var piešķirt maksimums 80 punktus. Visas kopā 480.
Saimnieces pret Sandru bijušas ļoti labvēlīgas. Viņa ir saņēmusi 454 punktus, un tas nozīmē, ka Sandra kļūst par galveno pretendentu uz balvu no Latvijas televīzijas. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Nākamajā raidījumā saimnieces dosies uz Brantu muižu pie vidzemnieces Ilzes Briedes. Lielmāte. Vai ne? Viņa viešņas pārsteigs jau uz savas mājas sliekšņa. Nu, kā uz lēnu, tā uz lēnu, tad ir jāsit, ka nav ko domāt. Nu, es mazliet iepauzēju, es uzreiz tā nevarēju, es tā mazliet apdomāju tiešām. Saimnieces mielosies, dziedās un noskaidros šīs sezonas uzvarētāju. Uzvarētāji, kas iegūst 1000 eiro balvu no Latvijas televīzijas, ir... Variet braukt pie mežotniecēm, bungadi, gan ar ratiem, gan ar sliecēm, bungadi. Viņas ciemos vienmēr gaidīs, bungadi, cienās pildīs visas braujiet, bungadi.